Čau, Keti, labvakar! Visi sevi skatītāji ceru, ka jums tur ir silti un patīkami, bet mēs šeit Doma laukumā atceramies notikumus, kas notika pirms 20 gadiem, proti barikādes. Šodien šeit ir ļoti daudz cilvēku, sākot ar tiešām maziem jauniešiem līdz pat sirmiem kungiem un dāmām, bet no manis pa kreisi šeit ir divi, jāsaka, leģendāri kungi. Labvakar, bijušie vadītāji Edvins Inkāns un Ojārs Rubenis. Labvakar! Labvakar! Pirms 20 gadiem jūs, jāsaka, bijāt tie, kas izziņoja visai Latvijas tautai, kas vispār notiek barikādēs, kas notiek valstī, un kur tad slēpjas vispār tas labvakar fenomens? Strādāt gribā. Vienkārši bija ārkārtīgi interesanti un pilnvērtīgi, jo tad, kad tu esi visu laiku tomēr bijis ierobežots vārda brīvībā, tad pēkšņi jebkura informācija, kas nav bijusi līdz tam, viņa ir ļoti būtiska. Un patiesībā tas pirmais laiks līdz barikāžu laikam man personīgi, es domāju, arī maniem kolēģiem bija ārkārtīgi interesants laiks. Tāpēc, ka tu vari izdarīt lietas, par kurām pirms tam runāja zem segas, mājās, un tavas pateiktās domas un tavas sajūtas, ko tu esi pateicis iepriekšējā vakarā, nākamajā nedēļā tiek apspriests pilnīgi visur. Un tas tiek pieņemts par patiesību, kura ir reāli iespējama realizēt, un tas mums bija interesanti. Bet vai tad jūs pie bikts nesauc, nelika tomēr ierobežot savu valodu? Un kā jūs ar to tikāt galā? Es faktiski piekrītu visam, ko Edis teica, izņemot to, ka es zem segas par politiku nerunāju. Bet, jā, lika pie bikts, man liekas, sākot ar 3. raidījumu mūs pirmoreiz sauca, lika pie bikts un teica, ka vajag būt rātniem puikām, bet tā arī vienīgā reize, jo faktiski mūs lika pie bikts īsti nebija nozīmes, mēs bijām tā kā mazliet labi traki. Tur man jāsaka, arī televīzijas priekšnieks bija diezgan labs. Viņš teica, ejiet uz to centrālu komiteju, jūs tur baigi lamās, tikai sakiet visu jā, un dariet tā, kā jūs paši gribiet. Jānis Lejs, starp citu. Ko jūs pirms 20 gadiem atceraties no visas tautas saliedētības? Kā jūs to izjutāt? Tas ir uz ādas. Tā sajūta ir tiešām instinktīvā līmenī. Mēs mazliet sev melojam, sakot, ka visi bija ļoti saliedēti. Mēs tāpat kašķējam, mēs latvieši tādi tauti. Bet tajā brīdī uz tieši to situāciju mēs bijām kā viens vesels. Un nekad vairs nav bijis, un labi vien, ka nav bijis, jo tas nozīmē, ka mēs dzīvojam labos apstākļos. Es domāju, ka tas man un maniem kolēģiem bija laimīgākais laiks manā mūžā, tāpēc, ka sajust, ka tu elpo vienā ritmā un ka patiesībā tev ļoti maz ir jāsaskarās ar nodevību no saviem tuvākajiem, no saviem kolēģiem, no saviem draugiem. Bija interfronti, vai ne? Bet tā latviešu tautas saliedētība bija tik liela, ka vārds vienotība man šobrīd ir mazliet savādākā sapratnē, nekā mēs tagad to lietojam. Un novēlējums tiem, kas bija barikādēs, tiem arī, protams, kas nebija, jo es pats arī biju pietiekoši mazs, lai es tomēr nebūtu šeit Rīgas centrā. Jo šobrīd mēs kašķējamies, un pat ļoti kašķējamies. Mani neatveda gan, nē. Mēs šobrīd diezgan daudz kašķējamies, bet tas novēlējums, kā saglabāt to tautas kopību? Man ir tikai viena lieta, man liekas, ka vajag mīlēt. Mīlēt sevi, mīlēt savus tuvākos, mīlēt patiesību un mīlēt savu zemi, jo lai kur kāds neaizbraukt, lai kur nebūtu, tad, kad tu runā kādā citā valstī cilvēkiem, kas ir bijuši prom, tās ilgas parādās pēc jebkura laika, un šī zeme ir brīnišķīga, Dieva svētīta. Mīlēt! Kultūra tautas pasaulē. Viens no iemesliem, kāpēc tauta uzskata par kultūru tautu, tāpēc, ka viņai ir savu sāga, savs lielais stāstījums. Kalevala, Iliāda, mums ir Lačplēs. Bet pa īstam mums ir barikāds. Tā ir mūsu lielā odiseja. Mums viņa jākopja. Labi, kungi, lai jums veicās tiešraidē 1. kanālā jau no 6:00. Man atkal jādod vārds ir Ketijai, un arī es šeit biju no rīta.